Dāmas un kungi, šis ir bingo, un mans vārds ir Mārtiņš Kapzems. Atrodamies dzīvnieku aizsardzības biedrībā Ķepu ķepā. Bingo ir 1 gadu jauns suņu puika. Viņš ir ļoti zinātkārs, sportisks. Viņam, starp citu, viņa stāsts, kā viņš nonāca patversmē, ir diezgan tāds skumīgs. Mēs jau 3 dienu vecumā, kopā ar brāļiem un māsām, viņi nonāca šeit, Ķepu ķepā. Un ziniet, kas pats trakākais? Visi brāļi un māsas jau ir atraduši savas jaunās īstās mājas, bet bingo ir palicis viens pats. Tātad, ja tu esi tāds sportisks un tev ir aktīvs dzīvesveids, tad ļoti iespējams bingo būs tavs īstais draudziņš. Un starp citu vēl viena lieta, ko es varu pačukstēt. Es jau iemācīju bingo vienu, kā saka, komandu, vai ne? Ko dresētāji saka, ja? Viņš apsēžās, vai ne? Bingo, dod buču. Nu, es domāju, ka tā ir mīļākā komanda, ko var iemācīties, ja? Vai ne? Bingo malac. Bet bingo nav laiks gaidīt. Viņš grib pēc iespējas ātrāk iepazīties ar savu jauno saimnieku. Tāpēc brauc uz šejieni, iepazīties ar bingo, un bingo ir 100 citi četrkājainie draugi, suņi un kādi 150 kaķi. Ved viņus pastaigāties, iepazīsti un atceries vienu lietu. Pirms tu adoptē, izdomā kārtīgi, saproti, apdomā, izvērtē savus ikdienas gaitas, vai tev ir tiešām laiks sunītim. Bet, ja tu vēl neesi gatavs adoptēt dzīvnieciņu, tad tu vari noteikti dzīvnieciņam palīdzēt. Līdz 3. novembrim dodies uz Rīga plaza. Tur ir tāda ziedojuma kaste, kur var aizvest visādas noderīgas un liederīgas lietiņas četrkājainiem draugiem, un pēcāk Rīga plaza viņus nogādās Ķepu ķepā. Nu, pavisam vienkārši. Mīlam suņus un bingo saimnieku atsaucies. Bingo! Balsi! Au! Sasildīsim ķepāņus kopā. Vai ne, bingo? Bingo! Wow!